Nesen kādā sarunā ar parastu Latvijas iedzīvotāju, kuram nav nekāda sakara ar bruņotajiem spēkiem, sapratu, ka daļā cilvēku vēl joprojām nav skaidrības par to, ka obligātais militārais dienests, kā tas bija padomju laikā, ar jaunu vīriešu piespiedu iesaukšanu armijā un 2 gadu prombūtni no mājām ir sena pagātne, kurai vairs nav nekāda sakara ar realitāti. Uz 12 apmācījumiem ir viens instruktors, kurš principā ir gan vecākais brālis, padomdevējs un apmācītājs. Tad instruktors praktiski visu savu šo kursa laiku ir pie kursanta un dod savu padomu un atbalstu. Līdzina, ties! Mīra! Līdzina, ties! Mīra! Šajā raidījumā atkal dodamies uz Alūksni. Tur Kājnieku skolā rit 3. nedēļa no 4 mēnešus ilgāka karavīru pamatapmācības kursa. Mīra! Sveicināti kursanti! Arī sveiks! Brīvi! Es visu mūžu esmu bijis profesionāls sportists, spēlēju hokeju. Un tad pēdējās savas 2 sezonas, kuras spēlēju profesionāli, es aizdīju hokeja klubā ASK Ogre. Un tā kā tas ir mūsu armijas klubs bija, tika finansēts no aizsardzības ministrijas, tad arī man tika dot iespēja kļūt par karavīru. Un šogad viss finansējums sportam, NBS, tika pilnībā nogriezts. Un tāpēc visas komandas un individuālie sportisti palika tā kā uz ielas. Bija variants vai nu mēs ejam prom no armijas un turpinām sportot kaut kur ārzemju klubos vai tam līdzīgi. Vai arī tika dot iespēju palikt armijā kā militāram, kā profesionālam karavīram. Aigars dienu gaisa spēkos. Ar profesionālo sportu nu ir cauri, tā karjera ir beigta. Bet dzīve piedāvā variantus. Tas vairāk bija nāca iniciatīva no manas puses, tāpēc, ka ja es neizietu šo pamata apmācības kursu, tad man līdz savas karjeras beigām tā arī nāktos palikt diškarēju pakāpē. Ja es iziešu tos kursus, tad es tieku pielaists CSIS instruktoru kursiem, un attiecīgi es varu kāpt pa karjeras kāpnēm un kļūt par instruktoru. Latvijā ir profesionālais militārais dienests. Tas ir tāds pats darbs, kā jebkurš, kurā iestājas brīvprātīgi un to pilda saskaņā ar darba līgumu. Nu, varbūt dažas nianses. Kā armijas disciplīna saglabājas un komandiķēdes pakļautība zemākais augstāk stāvošajam komandierim arī. Ir vēl viena nianse – prasības pret topošajiem karavīriem. Kad viņi grib iestāties armijā vai sauciet to rekrutēties, ir diezgan augstas. Vairāk tas, ka interesē tieši būt par karavīru. Tīri vairāk uz fiziskām slodzēm. Gribās fizisko formu uzlabot. Lai iestātos armijā, pirmkārt jābūt vidējai izglītībai, un tas nav maz. Neizglītots karavīrs armijai nav vajadzīgs. Tiek pārbaudīta arī veselība. Ja cilvēkam tā ir slikta, netiek pieņemts. Nav kā agrāk, ja ir 2 rokas un kājas, derīgs. Pārbauda arī sirdi, plaušas, visu citu, un ja problēmas, izbrāķē. Jāizpilda fiziskās normas, kuras izrādās daudziem sagādā reālas problēmas. Jāizpilda psihiskās veselības tests, un tikai tad, ja tas viss atbilst kritērijiem, sākas sarunas. Tā kā meitenes ņemiet vērā, šie puiši, kas kļūst par karavīriem, ir fiziski un garīgi pilnīgi veseli. To sakām ar domu, ja esat sākušas izvēlēties savu nākamo bērnu tēvus. Protams, mēs neapgalvojam, ka šie ir visgudrākie, veselākie un spēcīgākie vīrieši. Tomēr viņi ir virs vidējā, un armija turpina gan trenēt, gan mācīt. Šeit nespiež darīt to, ko nevar. Šeit katrs dara, lai uzlabotu savu, nevis censtos līdzināties kādam, kurš jau ir labāks. Lai censtos dienā panākt to, ko cits ir izdarījis jau gadus trenējoties. Piemēram, kā jūs esat sev trenējis līdz šim fiziski, es domāju? Nodarbojoties ar dažādiem sporta veidiem, regulāri skrienot, tāpat krosiņus. Fizisko normatīvu prasības pret topošajiem karavīriem ir stingras. Rekrutēšanas un atlases centrā tās tiek pārbaudītas. Dažas no tām nosaukšu, lai jūs varat salīdzināt ar sevi. Būs runa par vīriešiem vecumā no 18 līdz 27 gadiem. Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus, jeb saukta pumpēšanās, apmierinoši 33, izcili 55. Ķermeņa augšdaļas pacelšana presīta.
apmierinoši 43, izcili 65, un 3 km skriešana apmierinoši 14,29, izcili 12,38. 16 nedēļas ir nepietiekams laiks, lai karavīrs sagatavotu tādā līmenī, kad viņš spētu sekmīgi pildīt uzdevumus misijas rajonā. Tam būtu vajadzīgs daudz vairāk laika, bet tas tad jau notiek vienībās. Papildus tam, ko karavīri dara šodien, ja mācās šodien šeit, nepieciešams pilnīgi noteikti karavīram ir tūciņi, pašaizsardzība, tūciņas prasmes, un uzskatu arī, ka katram karavīram jābūt ir peldēšanas prasmēm. Dīvains laiks sācies valstī ekonomiskā krīze. Daudz jaunu vīriešu aizbrauc darbā uz ārzemēm, gribētāji dienēt nav maz, taču viņus nevar ņemt, jo fiziskās normas izpildīt nespēja. Šobrīd tiek domāts varbūt pagarināt pamatapmācības kursu, kas šobrīd ir 4 mēnešus ilgs, lai jaunieši pirms došanās uz dienestvietu ilgāk padarbotos tādas kā sporta nometnes režīmā. Es ar interesi gaidu tas, kas būs vēlāk. Šobrīd mums te ir vairāk fizo, teorija. Šeit visi dara, cik ir savos spēkos. Ja kādam kaut kas pieklibo, tad vakaros tiek dots brīvais laiks, lai varētu kaut ko sasteigt pārējiem. Ir kaut kas, ko jums jāpievelk? Principā šobrīd normatīvos esmu iekļausies, bet es pati jūtu, kad varētu labāk. Un tieši kas jums vairāk liekas, kam būtu jāpievērš uzmanību? Principā visam. Jo vienība jau ir tik spēcīgs, cik spēcīgs ir pēdējais karavīrs, un tāpēc mums vajadzētu turēt to vidējo līmeni apmēram visiem vienādu, bet ir arī lēnāki. Stāstu par to, kā jaunajiem karavīriem risinās pamatapmācības kursu Kājnieku skolā Alūksnē, turpināsim arī nākamajos raidījumos. Labu apetīti, kurš! Paldies!